Kinovidejs nonāca ar animācijas filmām, ko es veidoju kā inscenētā mākslinieca. Es mācījos Mākslas akadēmijā 3. kursā un bija konkurss. Tad veidojās pirmie animācijas tādi. Tā bija vēl aplikācija animācija, ko veidoja Roza Stiebra un Anns Bērziņš pie Latvijas televīzijas. Un viņi izsludināja konkursu uz animātoru vietām. Un mēs tur 2 meitenes toreiz no Mākslas akadēmijas pieteicāmies. Tur bija vairāk tie konkurenti, bet mēs abas tur tikām. Un sākumā kā animātori strādājām, pēc tam jau diezgan drīz jau es sāku taisīt arī filmas kā mākslinieci, inscenētāji. Pirmā bija Zelta sietiņš, un tad Zaķīša pirtiņa, un pavisam 18 animācijas filmas esmu uztaisījusi. Gan garāks, gan īsāks, dažādas. Mēnestiņš, čigāniņš, kaut eglēm sāk vērties. Zaķīšu māte savus bērnus ved pērties. Mēnestiņš, čigāniņš, kaut eglēm sāk vērties. Zaķīšu māte savus bērnus ved pērties. Varbūt man pašai emocionāli vistuvākā ir Zaķīša pirtiņa. Tas ir tas laiks, un tad man pašai arī bija tāda īpaša situācija. Es biju tā emocionāli noskaņota. Man bija mazs bērniņš, 2 gadu vecs, un tāpēc man tie zaķīši arī viss likās, ka tie ir tādi paši kā mans dēls. Es zīmēju jau no bērnības. Man tie zīmējumi bija tādi, kad es zīmēju visu to, ko es redzēju, bet pārsvarā tie bija bērni un dzīvnieciņi, kas kaut ko dara. Kā es jau sāku noturēt rokās zīmolu, tā es vienmēr visu ko zīmēju. Par cik es dzīvoju Ventspilī, tur bija jūra un venta. Un tad es zīmēju, bērni brauc ar laivu, bērni peldās, bērni svin Jāņus un tā tālāk. Un tie tēli man vienmēr ir bijuši kaut kur manī iekšā. Es nevaru pateikt, ka es kaut kur viņus meklēju. Ja man pasaka, ka tam zaķītim jābūt ar tādu raksturu, tad man viņš arī tāds rodās no sevis. Es it kā redzu to bildi tādā, ar kaut kādu iekšējo redzi. Tas jau laikam visiem māksliniekiem tā ir.